Sveicināti, mīļie dzīves telpas klausītāji. Un, protams, šodien atkal es esmu kopā ar Māju Gutmani, un mums ir jums ko pastāstīt, un tagad pavisam nopietni, ja? Par enerģiju, ja? Tā tad. Mēs nākam klajā ar piedāvājumu. Tātad ir Mairas Gutmanis video, kurš dziedinošo plaukstu dziedinošais pieskāriens, kas jau dzīves elpā ir noticis, un šis būs mūsu otrais izlaidums. Tā varētu teikt. Un visi tie, kas nepaspēja, kas tikai tagad uzzina par šādu te kursu, kurā jūs katrs pats varēsiet apgūt un saprast, kā strādā šīs enerģijas un kā jūs pats varat sevi dziedināt, tad tāda iespēja būs jau pavisam drīz. Un šodien mēs mazliet pastāstīsim par to, kas tas tāds ir, kā tad es varu dziedināt pats sevi. Jā, mēs varam katrs dziedināt pats sevi, bet mums ir jāsaprot, nu, tā kā tie pamati, tās pamatlietas, kas tad ir dziedinošā enerģija un kā atjaunot šo enerģiju un vai mums ir šīs te dziedinošās spējas iedzimtas un vai tās var iegūt dzīves laikā. Un ļoti, ļoti daudz visādi jautājumi, uz kuriem es palūkšu, lai Maira mums mazliet pastāsta, bet pilnīgi noteikti nākot uz kursa meistarklasi, jūs uz visiem šiem jautājumiem dabūsiet tā kā pilnīgākas atbildes un, protams, piedaloties kursā, jūs paši varēsiet pārliecināties par savām spējām. Tas ir ļoti liels apjomīgs audio-video kurs ar vairāk kā 25 nodarbībām. Un, kā jau jūs zinat, video kursi mums ir ar tiešsaites coachinga sesijām. Tātad darbiņš saruna, nu kaut kā tā. Bet, nu tad es Mairiņai lūkšu, lai Maira mums šobrīd pastāsta par to, jā, par to, nu, man ir tā sajūta, kad tad, kad mēs viņu pirmoreiz šo kursu, nu, tā kā piedāvājam cilvēkiem, jau tad man likās, kad ir īstajā laikā un īstajā brīdī. Un šobrīd, man liekas, pēc visu tā, kas atkal notiek, cik strauji mainās pasauli, man liekas, ka šobrīd vēl ir tā kā vēl īstākais brīdis par to uzzināt, saprast, apgūt to, kā mēs paši varam sev palīdzēt, kā mēs paši varam sevi dziedināt, izmantojot šīs te brīnišķīgās dieva dāvanas, kas mums ir iedotas. Tā kā pastāst, Mairiņa, kas mums sagaida šajā visā piedzīvojumā lielajā? Jā, nu, protams, meistarklasē būs daudz vairāk. Šobrīd varbūt tas ir tāds, lai tu ieliktu pirkstu galvu un sajustu, jā, vai es gribu iet tālāk vai nē. Bet meistarklase arī ir bez maksas nāc un tiešām uzdod jautājumu un noskaidro precīzāk, ja kas vēl ir būtisks, lai tu pieņemtu lēmumu un nākt tālāk kursā. Par šo laiku, jā, patiesībā, nu, jā, daudzi runā par šo laiku, bet man bija tādas ļoti liels iekšējs gavilis brīdī, kad es dzirdēju par to manas iekšējās sajūtas apstiprinājumu. Izrādās zinātnieki bija taisījuši vairākus eksperimentus ar žurkām, ar pelēm. Un tas, ko viņi, ne tieši to viņi pētīja, bet viņi bija radījuši žurkām un pelēm ideālus apstākļus. Šie dzīvnieki bija pabaroti, par viņu veselību rūpējās. Viņiem nebija jāizsargājās no dabiskajiem ienaidniekiem, no vanagiem un kaķiem un tā tālāk. Viņiem bija drošība. Kā jums šķiet, kas šobrīd šo funkciju pilda? Un kas notika, kā jums šķiet, kas notika ar šīm te kopienām, ja tā var nosaukt, vai sabiedrību? Viņas pārstāja vairoties un izmira. Un tas ir fizikas likums, tas ir dabas likums. Ja mēs nedzīvojam dabiskā vidē, ja mēs šobrīd esam atdevuši tiesības rūpēties par mūsu veselību medicīnai, ārstiem,
valsts uzņemās, nu, izklausās jau ļoti labi. Drošība, veselība, badā nenomirsti, sociālās garantijas un tā tālāk un tā tālāk. Bet mēs esam kļuvuši par tīzleņiem, man jāsaka. Un tas, kas bija, kā jums šķiet, kā cilvēks miljoniem gadu varēja izdzīvot līdz tam brīdim, kaut gan oficiālajai medicīnai tas laiks, ko var izmērīt, ir kaut kur pārsimts gadi, kā viņi varēja izdzīvot. Ja viņiem nebija šīs dabiskās spējas, kas ir ikvienam no mums, mēs viņus esam aizlaiduši ne tikai gulēt, bet mēs esam ļāvuši viņām atmirt kā sugai no mums ārā. Un man tiešām ir tā iekšējā mana sajūta bija tā, ka, nu, nē, es nedrīkstu tā darīt, es nedrīkstu ļaut kādam citam uzņemties atbildību par, labi, nerunāsim par citām funkcijām, bet tieši par veselības funkciju. Kāpēc? Kāpēc man ir jāsaka, ka kāds cits zina vairāk par mani? Neviens nevar zināt labāk par mani to, kas man ir pareizi un labi, jo es esmu unikāla, mana enerģija ir unikāla. Veids, kā es dzīvoju, kā es augu, tas ir unikāls. Es nevienā brīdī negribu šobrīd tā kā teikt, ka neejiet pie ārsta, nedzeriet zāles, dariet to, ko jūs sākāt darīt, bet pamēģiniet papildus atklāt sev enerģijas pasauli, atklāt šo savu spēku savās rokās, savā domā, savā iztēlē, kā jūs to visu vadot, varat palīdzēt sev un palīdzēt saviem mīļajiem, saviem tuvākajiem cilvēkiem. Dziedniecība ir sens fenomens. Ciguna mākslai un ajurvēdas zināšanām un vēl citām senām zināšanām ir tūkstošu gadu vēsture. Un tās tiek sauktas par netradicionālām. Un medicīna, kādu mēs zinām šobrīd, tiek saukta par tradicionālo. Kaut kas īsti nav tur, manuprāt, kārtībā. Nāc un pamēģini un sajūti šo te spēku savās plaukstās, savās rokās, kuru var attīstīt, kuru var, jā, kur jau rāda priekšā, paberzē plaukstiņus, paberzē nagu galus un paturi starp plaukstām enerģijas bumbu. Un tas ir viens no veidiem, kā strādāt ar enerģiju, kā sajust. Man tas bija savā laikā, sākot cigunu nodarbības, kad es atklāju, ka tas ir veids, kā es pati varu sev palīdzēt, sakārtot savu veselību, kur man likās, es negribu iet šo ceļu, ko man piedāvā oficiālā medicīna, atlikušo mūžu dzīvot uz tabletēm. Es to negribu. Un ciguns man lieliski palīdzēja. Tas ir darbs ar enerģiju. Cigunā ir šis brīnumainais pieskāriens, kur vienkārši mēs uzliekam plaukstas uz sāpošu vietu. Turam uzmanību plaukstu centrā. Izrādās, jā, no plaukstu centriem pasaulē plūst dziedinoša enerģija. Un ja mēs turam, nu, teiksim, celis sāp, ja tu turi abās pusēs celim un uzmanība tev ir plaukstu centros, celis dziedinās. Protams, tas un vēl daudz kas cits, kā sajust šo enerģiju, kā viņu kultivēt, kā ar viņu strādāt. Tas viss ir kursā, tas viss ir tajā, ko es ļoti, ļoti gribu jums iemācīt. Patiesībā tas ir mans, kur no 2001. gada, jā, līdz kuram 23 gadu ceļš sapakots, tādā sagramots, tādām smalkām porcijām sadalīts, jā, lai tu vieglāk to varētu uztvert, paņemt un lietot. Un man liekas, ka tas arī ir šī laika fenomens, ka šādi te mēs šobrīd varam uztvert informāciju. Mm. Man ļoti, ļoti patika, es biju Pētera Kļavas retrītā, un viņš skaidroja arī vienu nu, tā kā tu kosmozofisko izpratni par to, kas tas es tāds ir. Un nobeigumā viņš teica, lūk, es 5 minūtēs pastāstīju jums savu 40 gadu ilgos pētījums un darbu. Un kā laiks ir saspiedies. Un tieši tāpat man liekas, es jums tagad šādā veidā iedodu savu 20 gadu darbu un pieredzi un zināšanas atklāsmes iedodu jums.
Coaching sesijas ir tās, kur jūs varat nākt un jautāt un papraktizēt vēl atsevišķi kaut ko, kas kaut kur nav īsti saprasts. Pirmais izlaidums bija ļoti Mhm. lielisks, ļoti Jā. labiem rezultātiem, ļoti apmierināti visi dalībnieki. Tiešām liels prieks par to. Un nāc, varbūt būs otrajā izlaidumā. Jā, un kā jau Maira saka, tas īstenībā ir tāds, varētu teikt, Mairas autoru programma, autoru kurs, tā kā viss, kas ir samācīts un viss, kas ir Tas interesantākais ir tas, ka Maira visas savas prakses, viņa pa priekšu pati uz sevi pārbauda. Un tikai tad viņa dod tālāk cilvēkiem pieredzēt un piedzīvot. Vispirms pati piedzīvo. Un tas, man liekas, ir tas svarīgākais un tas īstākais, jo nu, mēs nevaram iedot to, ko mēs paši neesam caur sevi izlaiduši. Tam nav tā īstuma, ne piegarša, ne sajūta, ne rezultāts. Ja? Tikai to, ko esam caur sevi izlaiduši, to mēs varam dot tālāk. Jā, un tas pats attiecās uz tevi. Netici man. Netici man, ka es saku, ka tev ir dziedinošas plaukstas un viņos ir dziedinoša enerģija. Izmēģini un pieredzi, jo tikai tava pieredze, tava darīšana ir tā, kas tev dos paliekošu pārliecību, paliekošu no šo te būšanu šajā jaunajā pasaulē, enerģijas pasaulē un izpratni par to, kā viss sāks no enerģijas, kā viss, ko mēs piedzīvojam materiālajā izpausmē, viss ir sācies ar ideju, ar lietu, kuru es sapņoju, kuru es redzēju, un kā mēs varam viņu sablīvēt līdz tam. Un kā mēs tādā veidā sablīvējam sevi līdz problēmām, līdz slimībām, arī par to varam padomāt. Mm. Nu, ko? Es domāju, kad aši dodamies mēs visi uz kursu, bet jā, būs mums arī meistarklase, ja nemaldos, 18. septembrī vai 17. vai 18. Nu, vienā no šiem te datumiem pilnīgi noteikti būs meistarklase, piesakaties, nākat. Un, protams, tiekamies jau, kurs sāksies oktobrī, tiekamies oktobrī kursā. Un, jā, jums ir iespēja pārliecināties, uzzināt, pieredzēt to, kādas ir tās jūsu spējas. Un arī es domāju, ka viņas ir visos. Nu, tā kā man tā pārliecība mana, ka viņas ir visos. Tikai viss ir atkarīgs no tās mūsu ticības, no mūsu vēlmes, no tā kā darīt, piedzīvot, pārliecināties un sajust un noticēt. Un to visu tad kopīgi mēs arī kursā darīsim, jo darot kopā, tam visam ir daudz lielāka, nu, tā kā lielāks rezultāts, lielāka atdeve. Jo vairāk mēs esam tie, kas grib šo te visu apgūt un iemācīties un pieredzēt savās dzīvēs, jo lielāks ir šis te, nu, tas lielāka ir iespēja, ka jūs sev noticēsiet. Nu, kaut kā tā. Varbūt es saputrojos, bet nu, es saprotu, ka jūs domu sapratāt. Labi, mīļie, paldies, Mairīne, tev, un kā vienmēr noslēgumā varbūt tās kaut ko tiem, kas, nu, tā kā atnāca, paskatījās un saka, nu, es vēl pagaidīšu. Nu, varbūt arī visiem. Nu, tā kā, ko tu gribētu mums pateikt? Gan visiem, gan tiem, kas domā vēl pagaidīšu, ja jau tu noskatījies līdz galam, tad visdrīzāk tev tas tomēr interesē. Tā kā nāc uz meistarklasi paskaties vēl kaut ko vairāk un pārliecinies par to, ka varbūt, ka caur šo prizmu dzīvot paliek stipri vienkāršāk, stipri vien stabilāk, drošāk un interesantāk, viennozīmīgi interesantāk. Un tas ir tas, ko es tev novēlu, jo tas ir tas, kas rada mūsu dzīvi, šī interese piedzīvot, interese iet atklāt
savus talantus, redzēt, ka viņi ir daudz un dikti, saprast, ka nav robežu tam, ko es varu sevī attīstīt un ko es varu sevī veidot. Un ka man nebūtu nav jāizskatās pēc tās šamaņa tantiņas vai dziednieces raganas, ka es varu būt pavisam tāda foršā un normāla, un tāpat būt tāda, kas var te, te aizsūtīt prieka enerģiju visai Jā. pasaulē uz priekšu. Ok, tā arī daram. Laižam pasaulē savu prieku un mīlestības enerģiju un tiekamies dziedinošo plaukstu Iedinošais dziedinošajā pieskārienā. Tiekamies visiem. Lai jums visiem jauki un paldies tev, Mārīņ, par sarunu. Atā, visiem čau! Tiekamies, čau!